Esiet sveicināti, dargie draugi, mūsu atkal trešdienas vakarā. Lieldienas ir pagājušas. Mēs esam piedzīvojuši Kristus augšām celšanās svētkus. Pagājušajā nedēļā, tajā pirms lieldienu nedēļā mūsu tikšanās Baznīcas kalnā iztrūka. Es ceru, ka jūs pārāk par to neesat apbēdināti, bet mēs atkal atgriežamies trešdienā vakarā uz kādu pārdomu brīdi. Un jāsaka, ka iepriekšējās trešdienas, tur, kur es neesmu bijis viens, tās arī kaut kad atgriezīsies, par to nesatraucieties. Varbūt pirms iesākam, lūdzu ierakstiet zem šī video kādu savu komentāru par cilvēkiem, kurus jūs gribētu redzēt šeit mūsu tikšanās Baznīcas kalnā sarunās. Un tad es arī mēģināšu šādus cilvēkus uzrunāt un uz kādu sarunu aicināt. Tā kā droši dariet zinām savu šo te vēlmi sarakstu ar sarunām, kuras jūs gribētu dzirdēt, bet šajā vakarā mēs varētu pieskarties joprojām lieldienu tēmai. Protams, ka lielie notikumi ir pagājuši. Mēs esam izdzīvojuši arī visu pagājušo nedēļu. Mūsu Baznīcas kalnā šeit ir notikuši diezgan daudz dievkalpojumu, gan zaļās ceturtdienas vakars, lielā piekdiena, protams, ar savādo dievkalpojumu, ar lieldienu dievkalpojumiem. Un tas lieldienu laiks turpināsies līdz pat vasaras svētkiem. Vasaras svētki, atgādina, mums ir 19. maijā. Lūk, nākamās 40 dienas, tad mēs arī tā pavadīsim šajā lieldienu laikā. Un pirmais pēc lieldienu tāds notikums, kas notiek, ja mēs lasām evaņģēlija tekstus, tad tur ir Kristus parādīšanās saviem mācekļiem, vai ne? Un šoreiz, un varbūt kāds cits reiz, mēs pieskarsimies šiem te lieldienu cilvēkiem. Lieldienu cilvēkiem, kas sastopās ar augšām celto Kristu. Un kā pirmais cilvēks, protams, tuvojoties Baltai svētdienai, mēs nevaram paiet garām Tomam, māceklim Tomam, kurš ņem tādu interesantu dalību pēc lieldienu notikumos, un proti evaņģēlija tekstā mēs lasām, ka tad, kad Kristus parādās aiz tām slēgtām durvīm, pēkšņi mācekļu vidū, Toms kaut kāda iemesla dēļ nav tur. Vai nu ir aizgājis iepirkties, vai nu tur, es nezinu, kārto kādus komunālus jautājumus, varbūt ir aizgājis satikties vēl ar kādiem cilvēkiem uz kafijas tasi un ko. Mēs varam tikai minēt, kāpēc Toms nav tur ar šiem te mācekļiem, ar saviem kolēģiem, darba biedriem, ar kuriem ir kopā pavadījis diezgan ilgu laiku. Un plus vēl tas, ka ir piedzīvot arī tādi vētraini lielās piekdienas notikumi un, protams, tādi neziņas, mistikas apņemts lieldienu rīts ar tukšo kapu. Un tad, kad mācekļi pieredz šo te Kristus nākšanu pie viņiem, viņi redz šo te Jēzu, kas ir kļuvis par Kristu, šo dievišķoto personu, un viņi tic. Un Kristus ar viņiem tur ir šajā te sarunā. Un tad, kad Kristus atkal dodās projām, Toms pēc laiciņa atnāk, un viņš saka, mēs redzējām Kristu. Un Toms saka, nevar būt. Nevar būt. Es neticu. Jūs esat pirmām kārtām ļoti racionāli domājot, joprojām posttraumatiskajā stāvoklī, esat piedzīvojuši dažādus šos te notikumus, un tas ir emocionāli jūs iespaidojis. Es jums neticu, jūs varat izdomāt kaut ko. Un tad Toma šie slavenie vārdi ir, vai ne? Es neticēšu līdz es nebūšu pats pieskāries, apčamdījis, ielicis tos savus pirkstus tur tajās brūcēs, kuras es redzēju tajā lielās piekdienas dienā, kas Kristum tika veikts,
tās naglas, rētas rokās un kājās un šķēpa dūriens sānā. Pirms tas nebūs no manis eksaminēts, es neticēšu. Jā. Vēl kāds laiciņš paiet, mēs lasām vēl kādu nedēļu, un tad Toms ir jo atkal augšistabā, bet šoreiz ar visiem pārējiem kopā, un nāk Kristus. Un tad Kristus saka, tad stiep šurp šo savu roku, pirkstus, aizskar, paskaties, un neesi neticīgs, bet ticīgs. Un tad Toms saka, mans kungs un mans dievs, vai ne? Jāsaka, ka Toma personība un Toms kā šis te viens no lieldienu cilvēkiem ir tādi ļoti mums pašiem labi saprotams personāžs, kas domā racionāli, kur visa Toma šī te pasaules uztvere ir tāda, ka mēs mēģinam ieraudzīt tās likumsakarības. Mēs mēģinam racionāli izskaidrot šo pasauli. Un Toms mēģina racionāli izskaidrot pasauli. Jā, protams, Toms ir bijis klātesošs Kristus kalpošanas tajā aktīvajā fāzē kopā ar Kristu, ar tiem mācekļiem tajos brīnumu veikšanas darbos, vai ne? Tur mēs atceramies jau sākot ar 5000 cilvēku paēdināšanu ar pāris maizēm un kādām zivīm. Toms ir bijis klātesošs, tad, kad tie slimie cilvēki ir dziedināti no dažādām kaitēm, tur ir sērgas pārņemt cilvēki, tur ir dēmoni apsēst cilvēki, kas ir tikuši brīvi, vai ne? Tur patiesībā ir piedzīvot arī tādu augšām celšanās notikums, ja, kur Kristus vairākos gadījumos atkal uzmodina mirušos no nāvis, un Toms to ir redzējis. Bet to viņš, liekas, no vienas puses tā kā mēģina nolikt malā, bet pasauli joprojām tvert ļoti racionāli. Un tāpēc viņš prasa pēc pierādījumiem. Kur ir tie pierādījumi? Un domājot par to pēc lieldienu laiku, kurā mēs patiesībā dzīvojam, ne tikai fiziski esot šajā te pēc lieldienu nedēļā, pēc 31. marta, bet patiesībā pēc lieldienu laiks, kas ir tās pirmās lieldienas, vai ne? 2000 gadu ir pagājuši, un mēs joprojām dzīvojam šajā pēc lieldienu laikā, kur Kristus ir augšām cēlies, un kristīgā baznīca par to runā. Mēs arī, kā racionāli cilvēki, bieži vien jautājam šos te jautājumus, kur ir tavi pierādījumi? Kur ir tavi pierādījumi Dieva eksistencei? Un tad notiek dažādi strīdi un nesaskaņas par to, ka patiesībā jūs jau nevarat pierādīt, ka Dievs ir. Jūs jau nevarat pierādīt, ka Dievs darbojās. Un vēl kādas citas lietas, vai ne? Un patiesībā jāsaka, ar šiem te tāda Toma tipa cilvēkiem kristīgā baznīca ir mēģinājusi strīdēties, mēģinājusi pārliecināt, bet tas nav tas veids, kā šos cilvēkus uzrunāt. Dieva pieredze katra cilvēka dzīvē ir ļoti unikāla. Gan manā, gan jūsu dzīvē Dieva pieredze ir unikāla. Mēs esam Dievu satvēruši dažādos veidos. Dievu pieskārienu pieredzējuši cauri savai dzīvei, kādi ļoti spilgti, kādi varbūt netik spilgti, bet atskatoties atpakaļ, mēs saprotam, ka kaut kas tur ir bijis. Un ja savādāk mēs šeit nebūtu. Mēs netiktos tādā baznīcas kalnā, mēs netiktos dievkalpojumos, mums dievkalpojumi nebūtu svarīgi, un vēl viss pārējais, kas ir saistīts ar draudzi un kristietību. Un jāsaka, šī te pārējo mācekļu Dieva vai Kristus pieredze tajā nākamajā dienā pēc augšām celšanās, tā ir tā, ko viņi pat gribēdami nevar izskaidrot, kā tas notika. Bet svarīgākais ir tas, ko viņi pasaka, bet mēs to redzējām, mēs to piedzīvojām. Tici vai netici, ja? Tā ir tava izvēle. Bet ja tu gribi kaut ko pieredzēt, ja? Tad esi ar mums. Un liekas, ka tie pārējie 10 mācekļi, atceramies, Jūda vairs tur nav, tad ir 11 mācekļi, un
Tad, ja Tūms ir 11, tad 10 mācekļi saka, nu tad es ar mums. Es tajā kopībā, nepalaid garām. Un tad, kad Toms patiešām ir tur klātesošs, tad arī nāk Kristus un saka, miers ar jums, vai ne? Tie vārdi, un pēc tam tad ir īpaši uzruna pašam Tomam. Un, ziniet, dzīvojot savu dzīvi pēc lieldienām, tas nozīmē, ka mēs esam vērīgi cilvēki. Mēs patiešām ieraugām to, ka šī pasaule ir patiešām Dieva aizskarta. Un ka šo te Dieva klātbūtni mēs mēģinam ieraudzīt savā ikdienā. Mēs mēģinām šo Dieva klātbūtni pat savā kaut kādā noteiktā laika nogrieznī saredzēt un ieraudzīt. Un tad, kad mēs esam piefiksējuši to, Dievs patiešām darbojas manā dzīvē. Es Dievu esmu pieredzējis šodien. Un pirmām kārtām tāpēc, ka es esmu dzīvs, ja? Tāpēc, ka es esmu augšām celts šai jaunai dienai, kur es varu dzīvot. Un tad dienas laikā es pieredzu, ka šī Dieva klātbūtne joprojām turpina būt ar mani. Un viss, ko es varu darīt, ir tas, ka tie neticīgie Tomi apkārt būs, un iespējams arī es pats kādos brīžos esmu šis te neticīgais Toms, kas saka, bet ja Dievs nedarbojās tieši tā, kā es to esmu iedomājies, ja? Ka Dievs tā ļoti dramatiski neiejaucās šīs pasaules kārtībā, neaptur kārus, neaptur bādu, izsalkumu, slimības un tam līdzīgi, tad es īsti līdz galam nespēju noticēt, ja? Vai vēl kādas lietas, par kurām mēs tā kā domāt, kas Dievam ir jādara. Un ja Dievs to nedara, tad mums liekas, tad Dievs ir kaut kur tālu esošs. Bet, ziniet, vienīgais, ko Kristus aicina, ir nevis būt tādiem Dieva aizstāvjiem, advokātiem, šiem te cilvēkiem, kas ar savu biezo argumentācijas mapi dodās pie cilvēkiem un saka, tev ir jānotic. Tāpēc, ka, un tad pa punktiem mēs varam nolasīt, ko tad mēs gribam pateikt tam cilvēkam, kāpēc viņam ir jātic. Bet Kristus vienā brīdī saka, esiet man liecinieki. Esiet man liecinieki. Ejiet un dariet par mācekļiem, jā, pasludiniet evaņģēliju, un pasludināt evaņģēliju, tas ir arī tāds izaicinājums. Bet patiesībā viss ir par un ap to, ko es esmu pats personīgi pieredzējis. Ja es pieredzu to, ka šī Dieva klātbūtne un žēlastība pie manis ir, un es par to nekaunos, man nav kauns to pastāstīt citiem, tiem saviem cilvēkiem, kas varbūt kādreiz jautā, kā tad tev iet, ko tu dari, vai ne? Un ja tu vari pateikt paldies Dievam labi, jo, paskaties, Dievs man ir svētījis. Tad tas jau ir šīs te Kristus liecinieka status. Un tad nākamais ir atnākt un pateikt tam cilvēkam, varbūt atnāc man līdzi, atnāc te, varbūt arī toreiz piedzīvot tādu nepastarpinātu Dievu klātbūtni. Domājot par baznīcas kalnu, kurā mūsu tikšanās notiek, kur notiek mūsu regulārās tikšanās katru svētdienu, iedomājieties, kā būtu, ja mēs vienas nedēļas griezumā būtu ļoti vērīgi bijuši, ja sev piefiksējuši šo te Dieva tādu klātbūtni, Dieva svētības pie mums, un būtu vismaz pāris cilvēkiem šo te tā tīri informatīvi, savu liecību pateikuši un tādu uzaicinājuši, varbūt atnāc līdzi un pieredz, kas te patiešām notiek. Varbūt patiešām šī te Dieva klātbūtne un piestāšanās būs arī tev jūtama. Kāds izskatītos dievkalpojums, ja mēs būtu uzaicinājuši katrs kādu cilvēku sev līdzi? Cik brīvu vietu mums paliktu mūsu baznīcas solos, vai kāda atmosfēra tad valdītu tajā kopīgā dievkalpojumā, un varbūt kādos citos baznīcas pasākumos, un īpaši tajā kafijas brīdī pēc dievkalpojuma, vai ne, tur, kur mēs varam pie karstas kafijas krūzes vēl kādās sarunās būt.
varbūt, ja kādi uzdrīkstēsies pieņem šo manu izaicinājumu, līdz nākamai trešdienai piefiksējiet, paskatieties, ko Dievs dara jūsu dzīvēs, un varbūt kādiem arī pastāstiet to. Un uzaiciniet šeit uz Baznīcas kalnu. Un tad jūs varat padalīties arī komentāros vai varbūt privātās ziņās, kāds ir jūsu sajūts tajā visā. Kā jūs jūtaties ar to, ka es patiešām esmu aicināts neklusēt par to, ko Dievs dara manā dzīvē. Tas ir man tāds mazs izaicinājums jums, tiem, kas gribēsiet šim izaicinājumam arī atsaukties. Citādi, lai jums mierīgs šīs vakars, esiet šajā te pēc lieldienu laikā, joprojām tie, kas ļoti personīgi piedzīvo Kristus augšām celšanos, un ka mēs tā virzoties dienu pēc dienas savā dzīvē tālāk, šo te augšām celšanās nozīmību patiešām sajūtam sevī. Un, protams, tiekamies nākamajā nedēļā tikšanās Baznīcas kalnā, tiekamies svētdien mūsu dievkalpojumā un svinēsim balto svētdienu, svinēsim svētkus un priecāsimies par Dievu varenību. Lai mierpilns šīs vakars. Tiekamies, dārgie! Atā!